dažādām pusēm būtu jāsatiekas, lai cilvēki, kuri meklē brīvprātīgo darbu, atrastu savu iespējas un dalītos ar savu viedokli? Manuprāt, ir abām pusēm jāsatiekās un jārunā par to, lai nonāktu pie viena lēmuma un veiktu tad izmaiņas par apkārtējo vidi un uzlabotu to. Jā, lai abas puses būtu apmierinātas un lai nebūtu tā, ka ir viedoklis tikai no vienas un tad otra puse paliek novārtā. Es domāju, ka abām pusēm jāsatiekas, jo tādiem abas puses var redzēt otras puses mīnus un plus, un tā, lai var patiesībā saprast, ko otra puse vēlas, ko viņi var darīt un rast kompromisu kaut kādā veidā, jo tas sasniedzamais rezultāts jau ir kompromiss tā, lai abas divas puses ir apmierināts un citādāk to nevar izdarīt, neapsēžoties pie viena galda. Manuprāt, dažādām pusēm ir jāsatiekas, lai kopumā vispār runātu par to, kādi ir izaicinājumi, kādas ir problēmas, kādas ir iespējas un kopā veidot pēc iespējas labāku tālāko ceļu pilsoniskajā līdzdalībā un brīvprātīgajā darbā. Mēs ikdienā vispār ļoti daudz lietojam to vārdu salikumu, ka ir jāsēžas pie viena sarunu galda. Un tad šajā saistībā varētu teikt, ka nākot pie viena sarunu galda, mēs varam saprast, ka, lai risinātu kaut kādas problēmas, mums nav tās jāmeklē šie risinājumi pašiem, ka šīs problēmu risinājumi, materiāli, resursi, zināšanas varbūt ir mūsu kolēģiem, draugiem no citām organizācijām. Un atkal viņi var to mācīties no mums. Jā, tieši par brīvprātīgo darbu tad mēs novēlam, lai katrs cilvēks atrod to, kas viņam ir tuvs, jo brīvprātīgā darba iespēju ir ļoti daudz. Var strādāt ar dzīvniekiem, cilvēkiem, dažādi projekti iekšā, ārā, to tiešām iespēju ļoti, ļoti daudz, un katrs, manuprāt, var atrast kaut ko tādu, kas viņam pašam patīk, un tas ir arī novēlējums to atrast. Es novēlu skolēniem, lai viņi varētu atrast vietu, kur viņi tiešām vēlas. Nodarbojoties ar brīvprātīgo darbu, vai tas ir tavā tuvākajā parkā vai slimnīcā, un atrast tādu, varbūt, ārpus skolas aktivitāti, kas saistās ar brīvprātīgo darbu. Novēlu, lai Latvijā ikvienam iedzīvotājiem pilsoniskā līdzdalība un brīvprātīgais darbs būtu pašsaprotama lieta. Es novēlu to, lai tiktu sasniegt vairāk jaunieši un tiktu vairāk viņi interesēti, jo viņi ir principā tie, kuri dara un kuriem vajadzētu darīt to brīvprātīgo darbu. Es novēlu sabiedrībai to, ka ik katrs pamēģina kādreiz dzīvē izdarīt vismaz brīvprātīgo darbu un dabūt to pieredzi, un arī, ka nevienam jaunietim nav tāda kautrība censties atrast un darīt šo brīvprātīgo darbu.